Rudens ir ne tikai ražas novākšanas laiks. Tas ir laiks, kad domājam arī par nākotni. Un to daram stādot ko jaunu, ko tādu, kas uziedēs jau nākošajā pavasarī un priecēs mūs visus. Un šis būs stāsts par kādu zinātnieku ar grandiozu mūža devumu un kādu ievērojumu Latvijas zinātnes mecenātu. Viss sākās tālajā 2002. gadā, kad Latvijas Zinātņu akadēmijas uzņēmumu ITER Latvija un Latvijas izglītības fonda gada balvu par izcilu veikumu rododendru introdukcijā un selekcijā par daļdārzkopības attīstīšanu Latvijā saņēma profesors Rihards Kondratovičs, Latvijas Universitātes rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas Babīte vadītājs. Viņš bija viens no tā gada laureātiem. Taču ar to stāsts nebeidzas, bet patiesībā tikai sākas. Pēc balvas saņemšanas Rihardam Kondratovičam radās ideja, ka varētu radīt īpašu rododendru šķirni, kā pateicību Jurijam Savickim par viņa atbalstu un ieguldījumu zinātnes attīstībā. Un 2013. gada decembrī pēc 12 gadu darba tapusi jauna rododendru šķirne Latvijas ITERa, kas oficiāli reģistrēta starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā, tā iemūžinot ITERa vārdu pasaules dārzkopības vēsturē. Vajadzētu kā pateicību tam, ka Latvijas ITER, jeb ITER Latvija nodarbojas ar atbalsta zinātni, dabas zinātnes studentiem, dot stipendijas mācību spēkiem, dot ar balvas un stipendijas. Mēs domājam, ka nebūtu slikti iemūžināt ITERas vārdu dārzkopībā. Tā mums radās ideja, ka izveidot tādu šķirni, nosaukt ITERas vārdā. Tā šķirne radās. Un jāsaka, šis krūms, kas zied, viņš absolūti pilnīgi lapu praktiski neredzīšu. Viss viena skaista liesma, kā saka, izskatās. Tāpēc arī viņi tā devām to nosaukumu. Un bez tam arī šķirnam jābūt ziemcietīgam, izturīgam mūsu bargajā klimatā. Skaista un izturīga. Cilvēki aiziet, mainās paaudzes tagad tā, bet šis, kas iecirs akmeni, tas paliek. Un tāda gadījumā šī šķirne paliek jau uz laikiem, dārzkopības vēsturē. Savukārt mecenāts Jurijs Savickis bija patīkami pārsteigts par šo negaidīto zinātnieka dāvanu viņam un arī uzņēmumam ITERa Latvija. Tas ļoti patīkams pārsteigums. Tiešām tas ir ļoti patīkams pārsteigums, jo redziet, mēs jau palīdzam zinātniekiem, daudziem citiem, un bērniem, un zinātniekiem, un veseliem, un slimiem, un sportam, un kultūrai. Bet ir tā, ka tie cilvēki, kuriem tu palīdzi, nevienmēr tev pasaka par to paldies. Protams, visā tajā palīdzēšanas procesā tas nav galvenais, ka tev pasaka paldies. Tas galvenais ir tas, ka tu esi spējis to izdarīt un palīdzēt, un cilvēku dzīvi kļūst labāk. Bet patīkami ir arī tas, ka cilvēki atcerās kaut ko un par to palīdzību, ko es esmu sniedzis. Pasaka tiešām paldies. Un šajā, tādā virzienā, kā to izdomāja profesors Kondratovičs, tas ir tiešām ļoti patīkams un mīļš pārsteigums. Un Kondratovičs ir man jāapsaka arī par viņu pāris vārdu, jo viņš tiešām ne tikai izcils zinātnieks, bet viņš ir augsti inteliģents cilvēks, vai ne? Un tas, ka viņš to izdarīs tā mazlietiņās varbūt kā pārsteigums, tas man arī patīk. Ja viņš to būtu saskaņojis ar mani, tad, protams, es tam būtu piekrits kaut kādā veidā un tā, bet tas, kā to viņš izdarīja un pēc tam vēl pats pārdzīvo par to, vai tas ir labi vai ne, tas tā ir šausmīgi patīkami. Tā kā tas ir, jūs ziniet, kad palīdziet uzcelt pieminekli, viņš visiem redzams, uzceļiet kaut kādu māju, apzeltiet kaut kādas baznīcas kupoli. Tas ir redzams un arī ļoti patīkami, vai ne? Tas ir tas darbs. Bet bieži jau palīdz cilvēkiem, kur tā palīdzība nav redzama, vai ne? Izārstēt cilvēkus, piemēram, vai ne? Vēl kaut ko daudz, ko sportā kaut kādu, palīdz sasniegumi nav, vai ne? Visā tā. Bet tas pārsteigums, ka tik skaista lieta, kā speciāla šķirne, rododendrons, nosaukts Latvijas ITER vārdā. Tas tiešām, ka mēs par to to nevar atmaksāt ne ar kādu naudu, ne ar kādu pateicību. Man tas vienkārši ļoti patīk. Tāpēc novēlu visiem, lai pēc iespējas vairāk būtu rododendri Latvijā. Un tādi skaisti kā ITER Latvija, rododendrons. Un patīkam, ka tev palīdzīja, tavs darbs veidojas kaut kādā skaistumā. Vai ne? Un tas skaistums tiešām rododendrons ir skaists. Tas krūms dzīvos ļoti ilgi, cik es saprotu, un viņš tiešām
salisturīgs un nepavēlt viņa acīm redzot piešķīruši viņam tā kā patentu vai ne, ielikuši certifikātos visādos un reģistros, ja, kas arī ļoti patīkam. Un, atsākot, man tiešām kolosāls beigās grib pateikt profesoram Kondratoviča kungam lielu paldies par tādu kolosālu paldies pateikšanu man par to, ka es viņu kādreiz atbalstīs jau pagājuši vairāk nekā 10 gadu, vai ne? Atgādināsim, ka Juris Savicka kā mecenāta atbalsts ir ļoti apjomīgs. Tās ir studentu stipendijas un atbalsts zinātniekiem. Tas ir starptautiski pazīstams žurnāls Enerģija un pasaule. Tas ir šogad iznākušais unikālais enciklopēdiskais izdevums 4 sējumos Latvieši un Latvija. Tā ir izcila mūsu zinātnieku piemiņas iemūžināšana, radot jaunus pieminekļus un piemiņas zīmes. Tā ir skulptūra lidojums pāri pilsētai pie Bastei kalna, kas ir uzņēmuma ITER Latvija dāvinājums Rīgai un tās iedzīvotājiem. Un, protams, jau minētā gada balva zinātniekiem, kura tiek pasniegta par izcilu veikumu jau no 2001. gada. Bet, ja runājam par rododendriem, tad daudz babītas rododendru audzētājus apmeklētāji varbūt pat nenojauš, ka lielā mērā par šo skaistumu izveidi ir jāpateicas profesoram Rihardam Kondratovičam. Te ir redzams viss viņa mūža darbs un lielais ieguldījums. Viņa zinātniskās intereses, kā viņš pats par sevi raksta, ir sekojošas: rododendru introdukcija un selekcija, augu izturības fizioloģija, augu fizioloģija un anatomija. No 1992. gada viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 2000. gadā saņēmis arī 3 zvaigžņu ordeni. Uzrakstītas 8 grāmatas un neskaitāmas publikācijas, iegūti vairāk kā 60 patenti par rododendru šķirnēm. Visu mūžā padarīto nav iespējams pat uzskaitīt. Iesāk strādāt faktiski ar rododendriem 1957. gadā. Tā laika es tikko biju beidzis bioloģijas fakultāti universitātē 55. gadā. Tad man tā tulīt norīkoja darba par dārza direktoru. 2-3 gadīgs zeņķis, un man atsūt turien bija nobies līdz galam. Ja jāvada kolektīvs, kurai 6 zinātnieki un visi pieredzi bagāti dārznieki, es tāds puišās atnāku uz dārzu, bet mēs ļoti sapratāmies un tagad sāk strādāt. Kā jau iestādes vadītājiem bija jārisina arī kāds zinātnisks darbs tagad tā. Tai laikā ir Padomju Savienībā bija tāda strādāja botāniskā dārza padome, kura rekomendē, ko katram apgabalam vajadzēs strādāt. Visiem bija viena problēma – augu introdukcija un aklimatizācija. Tas nozīmē, ka visi botāniskie dārzi, kur atradās dažādās klimatiskās zonās, bija jāstrādā ar augiem, kurus viņi vēlētos ieviest savā apgabalā. Tādā gadījumā mums arī bija jāizvēlās tā tēma. Es faktiski pēc beigšanas, universitātes laika bija diezgan aktīvs students, bija daudz sabiedrisko pienāku visādi, ja. Un arī pēc beigšanas vēl tā uzreiz nepārtrauc to sabiedrisko darbību. Tad bija jāmeklē tāda kultūra, tāds augs, ar kurš būtu interesants un kuru varētu strādāt. Un tā es izvēlējos beigās tos rododendrus. Jo no pirmskara laikiem bija palikuši kādi 3 eksemplāri dārzā, ļoti skaists dekoratīvs augs, un tā Latvija ļoti maz bija. Un tad ar to sāk strādāt. Šo pavasaru krāšņu uzziedēja arī jaunā, jau oficiāli reģistrētā visos pasaules reģistros rododendru šķirne Latvijas ITERa. Viņa faktiski atgādina gāzes liesmiņu. Gāzes liesmiņa pie sadzīves plīts, kā saka, deg un tā tālāk. Tā liesmiņas veidīgi viņi ir. Tagad no tiem daudziem hibridiem, kas mums bija, šī likās piemērotāk šādiem nosaukumam. Pateicīgs Savicka kungam, ka viņš ir tāds ļoti aktīvs un tādas sabiedriskās aktivitātes ļoti atbalsta faktiski visās vietās. Tas ir ļoti patīkami un tādēļ arī mūsu pienākumus, kā saka, viņas to centienus atbalstīt un veicināt tagad tā. Tas ir toši šķirnī tagad tā. Ziemā, kad Juris Savicks uzzināja par šo zinātnieku dāvinājumu, viņš izteica vēlmi rododendru iestādīt savā īpašumā. Klāt rudens un šis brīdis ir pienācis. Tikai vēl daži Riharda Kondratoviča ieteikumi tiem, kas arī vēlas šoruden ķerties pie rododendru stādīšanas. Vajadzētu audzēt rododendrus vietās, kur viņi labi aug. Tas ir gar Baltijas jūras piekrasti, gar Rīgas jūras līča piekrasti centrālajā daļā. Protams, arī jāskatās no tā viedokļa,
kādu rodeni vasarzaļie mūžā stādīt. Piemēram, Vidzemes pusē, Latgales pusē, kur ir tāds kontinentāls klimats vairāk, un kur bargākas ziemas, tur faktiski ieteicam stādīt vasarzaļos vairāk. Bet tur, kur mēs varam nodrošināt tādu pusēnu rodendriem un tādu mitrumu, tas ir labāk stādīt, teiksim, to gar jūras piekrasti var jau centrālā daļā, bet mūžzaļos, bet vasarzaļos, tātad Latgales pusē un Ziemeļvidzemē tur labāk piemērot ir vasarzaļa rodeni. Kā var pateikt, kā jūtas mūsu rodenis un viņš ziedēs vai neziedēs? Ja? To jau var jau pateikt rudenī, jo rodendriem ziedpumpuri, kas ziedēs nākošajā gadā, aizmetās jūlijā, augustā. Septembrī pilnīgi pumpuri jau gatavi uzziedēšanai. Redziet, te piemēram mēs redzam, ka pumpuri tāda resni trekni pumpuri, kur nākošu pavasar skaisti uzziedēs tie rodendri. No viena pumpura tur nāks vesela ziedkopa ar daudziem ziediem. Rodens ir ērikšķa dzimtas augs, un visi šīs dzimtas augi giem nepieciešams skāba augste. Nu, mums jāsaka pa laimi, mūsu Latvija ir bagātā kūdru. Un te vislabākais substrāts rodendru stādīšanai ir svagnu kūde, brūnā kūda. Viņai skābums, ja rok to puru, tas ir skābuma pakāpe pH ir apmēram 3,5, 3,8, bet rodendriem vajadzīgs skābums apmēram 4,5, 5,5 pH. Tas nozīmē, ka to pašu skābāko kūdu mazliet pirms stādīšanās vajadzētu mazliet neutralizēt, izmantot vai krītu, jeb kaļķus, jeb dolomītu miltus vienalga, mazliet, lai tā reakcija būtu skābuma pakāpe būtu no 4,5 līdz 5,5. Tagad tālāk, viņam nepieciešams kāds substrāts, tādā skāps substrāts, irdens substrāts, ūdeni un gaisa caurlaidīgs. Jo viņi ir tipiski tādi kalna augi, kur nāk nokrišti lieli, nolīst daudz ūdens, un tur ir tāda noteikta, ka sakļu kamols ir mitrs, bet neguļ slapjumā. Rodendri necieš augstu gruntsūdeni un necieš arī slapjumu. Tā ka viņiem vajag daudz mitruma, bet slapja augsta nedrīkst būt. Rododendrus var stādīt līdz vēlam rudenim, arī vēl oktobrī. Esot pieejams īpaši tiem domāts substrāts, to būtu ieteicams lietot un iegādāties. Tojoties ziemas salam, rododendrus ieteicams nomulčēt vai pārklāt sakņu sistēmu ar kūdru vai skujām, kas pavasarī savukārt obligāti jānoņem. Mūžzaļie rododendri pirms ziemas kārtīgi jāsalējot. Ja tie piesātināsies ar ūdeni, labāk panesīs ziemas salu. Kad sākas sals, to lapas sarolēs tādās dīvainās caurulītēs. Tā augsts sevi aizsargā no izžūšanas. Lai pavisam smalki spētu orientēties rododendru pasaulē, iesakām sameklēt un iepazīt kādu no profesora sarakstītajām grāmatām. Bet tagad izraktais rododendrs jau ir aizceļojis uz jaunu mājvietu un, kad vieta nolūkota, jārok bedre stādīšanai. Tā, un tad sacitnis gabalos. Kur mēs liksim šito labo velēnu? Kuro? Apakšā. Mēs darām tagad tā, būtu ideāls variants substrātvarē, un pēc tam ar ūdeni tik daudz dēļ, kamēr paliek tas substrāts, paliek tagad tāda manna biesputre, tagad tas ķīselīts, ja. Un pēc tam viņi parasti to auga ar to visu sakļu kamolu, pamazām viņi tā iesūcina iekšā. Un te viņš ļoti labi jūtīsies. Vēja plūsuma būs, saule vienmēr tā kā ziedēs, ka prieks skatīties. Redzi, tie pumpuriņi jau. Jā, viss tā. Redzi, katra zara galā ir pumpuriņš. Tam nebūs zied tas mazais pumpuriņš, ja? Viņš nometīs lapas nost, pārziemos, un te katrā pumpuriņa galā būs vesels tāds čembors ar ziediem. O tā. Viss skaists ziedēs tā kā. Nu, ļoti skaists koks, augs, puķe, jo tas ir viss kopā, cik es saprotu, vai ne? Jo kā man profesors izglītoja, jo rododendrs nozīmē, ka tas ir rozes koks.
Nu, kas var būt skaistāks par to? Tā, ka es esmu laimīgs cilvēks, ka pazīst tādu augu, tādu koku, bet vēl laimīgāks, ka pazīst tādus izcils cilvēks kā profesors Kondratovičs, akadēmisks Kondratovičs, ar kuru mēs vienmēr patīkam parunāt, pabūt kopā, un tad tu zini, ka tu esi sapratis kaut ko vairāk no dzīves, no visuma, no kosmosa, no dabas. Un tas ir profesora Kondratoviča iespējas uz mani. Tā, ka es esmu priecīgs, laimīgs un paldies par tādu kolosālu dāvanu. Nu, jā. Tas ir viss. Un te jāsaka paldies Savickas kungam, ka viņš izveidojis tik krāšņu dārzu te Daugavas krastā, kur mēs varam arī iestādīt kādu rodenu, lai tas priecētu viņu, viņa ģimeni un viss, kas apmeklē šo skaisto dārzu Daugavas krastā. Сегодня 1 октября 10 месяца 2014 года. Это прекрасный день с прекрасным солнцем, с прекрасной погодой и, конечно же, с этим чудом, которое сотворили прекрасные люди, и которые прекрасные люди нашли местечко. И на самом-то деле пусть это чудо растет и процветает. Спасибо вам, профессор. Спасибо за Вам спасибо, работу. что вы разрешили по вашему саду посадить наш Спасибо большое. Спасибо. Tā nu šis īpašais Latvijas itera rododendrs ir iestādīts, gaidīsim pavasari un vienreizēji skaisto rododendru ziedēšanas laiku.